Es varu viņu saukt par mašīnu, vai tas nav? Viņi nav mašīna, vai viņi ir auto, viņa lapsa? Jā, viņi ir kā speciālā tehnika. Mēs atnācām paši ar piedāvājumu, kādai tai mašīnai ir jābūt. 3 galvenie punkti, kas šai te mašīnai atšķirās no civilām versijām. Ergonomika, veiktspēja un 3. ir bezsdaļa aizvietojamība. Mēs droši varam braukt gan pa asfalta segumu, gan pa grāns ceļiem, gan pa meža stigām. Neko tu nevar sabojāt. Mēs neesam paņēmuši kaut ko un pārveidojuši. Mēs esam uzprojektējuši pilnībā no nulles visu. Mēģināt ieaudzināt arī mūsu inženieriem, ka nav problēmas vispār. Ir tikai jautājumi, kurus var atrisināt vai nevar atrisināt. Tā krāsa ir nonākusi nos. Ko jūs esat vispār darījuši? Jūs esat ekstrēmi jau braukājuši? Tik pa brīdim ir dzirdēts no NBS puses, kad iedodiet mums un mēs viņu tā kā ieliksim slodzē pa īstam, tad es gribētu teikt, ka mēs paši labi mākam to izdarīt. Šodien mēs runāsim kopā ar Aliju Jansonu, kas ir uzprojektējis pirmo Latvijā ražotu apvidus auto tieši priekš militārajām vajadzībām. Mēs šodien ar viņu sākām runāt par viņa bērnību, kā viņš vispār tika iekšā autobūvas industrijā, visādus nezināmus faktus par Foksu, kas būs ļoti interesanti. Jā, skatieties un baudat. Alija, kur tev vispār tas vārds nāk? Tas nav no Latvijas. Kur Alija vispār? Kāpēc tev tāds vārds ir? Tas neizklausās latviešu. Standarta latviešu vārds. Tas ir? Nu, nē. Tēvs bija avārs. Pavārs? Nē, avārs. Kas tas ir? Tautība. Avārs. No kādas valsts? Dagestāna. Dagestāna? Jā, tā nav valsts, tas ir reģions Krievijā šobrīd. Kaukāza kalni. Es domāju, tas bija tā kā Uzbekistāna vai kaut kas tāds. Nē, Dagestāna. Tas ir starp Kaspijas un Melno jūru kalnos. Tas ir starp, teiksim tā, Čečeniju un Gruziju. Kaut kā tā. Un tas ir tāds, Alija, tas ir tā kā saīsinājums vai tā kā? Nē, Alija. Jā, pilnsvārds. Ok, forši. Un tad tava ģimene arī tā kā nodarbojās ar autosportu, vai tu vienīgais esi ģimenē, kas... Vienīgais. Jā, tiešām? Jā, vienīgais. Wow! Tad tev tā kā liktenis lēma vienkārši iegriezties šajā te nozarē kaut kādā veidā, vai kas tev bērnībā bija tas... Pareizi pateic, viss jau nāk no bērnības. Vienkārši es dzīvoju Pārdaugavā, blakus tai Bieriņu trasa kādreiz bija, šobrīd tas tur tā kā parks vairāk. Un kādreiz 80. gadu sākumā tur notika sacensības, un tur bērnībā vienkārši gāja skatīties, un droši vien, ka no turienes arī tas viss ir aizgājis. Bet, kā jau pasaka, ka tev fonā blakus notiek kaut kādas sacīkstes, tu ej uz viņām skatīties, bērnībā jau tas iespaidojās, un tad jau tas kaut kur aizķerās. Laikam tā kaut kā tas ir sanācis. Tev ir kaut kāda pirmā atmiņa kas tev tāda sajūsma bija, kad tu skaties uz tām mašīnām vai... Tur nebija mašīnas, tur bija vairāk, tajā laikā jau bija ar mopēdiem tās sacensības. Tā, ka viņas notika ar motocikliem, to es nepiedzīvoju, tas bija vēl agrāk, laikam, 70. gados kaut kur tā. Bet... vispār man startā laikam vairāk tā kā interesēja motocikli, nevis mašīnas. Ja tā paņem tajā tīņu vecumā. Mašīnas pēc tam, kaut kā tā tas laikam ir vairāk. Es mēģināju saprast, kāpēc tieši cilvēkiem patīk mašīnas, un es paskatījos Googlā, kāpēc cilvēkiem patīk mašīnas. Jo es vienkārši nesaprotu, jā. Es gribu, lai tu man izskaidro, bet šitā te es paskatījos Googlā, un tur teica, mašīna ir tas, kur tu vari sajust to dzīvību. Tas ir, kur tev rūc apakšā, un tev tā baigi dzen kaut kas tāds. Un vai tas arī tev? Kāpēc tev tieši patīk darboties ar motocikliem vai mašīnām? Droši vien 100 gadus ātrāk, droši vien, kad patiktu, zirga sacīksts vai kaut kas tam līdzīgs. Viens ir kaut kāds adrenalīns, un otrs droši vien ir tas, kad
tev vajag iemaņas, lai tu spētu viņu pārvaldīt. Jo, piemēram, zirgs, tur arī vajag iemaņas ar to visu darboties, bet viņš papildus vēl domā pats, un viņš var nobīties no kaut kāda zaru un ielikt krūmos vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Ar mašīnu vai motociklu jau tā nav. Ja tu, teiksim, pats esi nobraucis no ceļa vai kaut ko tam līdzīgi, tu pats esi tā kā pie tā, pats to esi savārījis. Bet, droši vien, ka tas ir adrenalīns miksēts ar to, kad tu pārvaldi kaut ko un tu spēj to, kā lai pasaka, visu laiku tu vari tās savas iemaņas uzlabot. Un sacīksts droši vien ir tā vieta, kur tu vari salīdzināt, kā tev sanāk salīdzinoši ar kaut kādiem citiem, bet, tas tur tāds. Tad tas ir tā, tur skaitās tā refleksija, cik tu ātri un lēni to bremzē un to akceleratoru. Tur ir visa tāda, miedarbība ar visādiem faktoriem, kā tu saki, tev jābūt pilnībā iekšā, ka tu vispār tā kā nejūti, ka tu vispār pat brauc. Jā. Kā kādreiz puiši smējās, kad vairāk vai mazāk tu esi iemācījies braukt tajā brīdī, kad tu vari braukt cauri pilsētai, nedomāt par apkārtējām mašīnām un ko tu tur slēdz kloķis, bet tev ir laiks uzmest aci pavasarī uz meitenēm. Tad tu esi apmēram iemācījies braukt pa ielu. Māti turās un skaties. Kad tev ir pazudis tas saspringums, jā, ka tu vispār redzi viņus. Protams, tāpēc, ka tu brīvi sāc justies, un tas jau ir rādītājs, ka tu apmēram tur ar to mašīnu tur spēj tā kā normāli operēt. Bet, ja mēs runājam par sportu, tad, protams, tas ir pavisam nākamais līmenis, tas viss notiek pie citiem ātrumiem, un ir īpaši rallijā. Es gribētu teikt, mans viedoklis, ka tas ir sarežģītākais autosporta veids. Bet jautājums, tu bērnībā, kad tu izdomāji, ka tu vēlies braukt ar motocikliem vai iesaistīties vispār tajā nozarē, kā autobūvē, vai kā vispār tas viss process izgāja tavā mūžā, tavā dzīvē kopš šī laika? Faktiski tais 11 gados jau saka, vairāk interesēja tā kā tie motocikli un viss kaut kas tāds, bet tad kaut kā netīšām tas viss sanāca, kad sāka braukt autokrosā, kaut kad, neatceros, 90, tur kaut kādā 7. gadā laikam. Kurā gadā tu esi dzimis? 76. Un tad pabraucot autokrosu, bet vispār vairāk tā kā interesēja tas rallijs, bet kaut kā tas salikās, kad kaut kādus gadus 3 laikam es pabraucu autokrosā, pēc tam pabraucu arī rallijā. Tā tehniskā puse vienkārši, kā jau pasaka, tajā laikā, šobrīd tie laiki ir mainījušies, teiksim, tajā pašā rallijā. Pārsvarā tas klases, un tas viss ir izveidots tādā veidā, ka tu pērci jau gatavu mašīnu. Tajā laikā tas tā nebija. Principā mašīna bija jāpārveido, jāuzbūvē. Līdz ar to tur tā ņemšanās bija pavisam citādāk. Un soli pa solim ar to visu nodarbojoties, tu vienkārši mācies un domā līdzi, kas tad tur ir jādara, lai to mašīnu uzlabotu. Un tad tādā veidā soli pa solim vienkārši dabīgi ievilkos laikam, kaut kā tā teikt. Jā, tev ir tas skelets, tev ir tie fundamentālās tās lietiņas, kas tur ir mašīnās. Viņas tur ir šausmīgi daudz. Un tad tev viņas ir jāsaliek kopā, kā tu vēlies. Tas ir tā kā like custom made. Tu vari ietekmēt, kā tu vien gribi. Cik tu zini par to sportu, vari ietekmēt. Jā. Protams, ierobežo tehniskie noteikumi, bet, protams, ka izdarīt var ļoti daudz ko. Bet tas jau ir jebkurā sportā. Nezinu, tās pašas kamaniņas vai kaut kāds bobslejs, tur jau arī puiši, cik es tā pausu galam un es dzirdēju, tur ļoti ņemās, tur sliecējumi, kāds tur materiāls un tas, kur faktiski tās rezerves daļas skaits ir nekāds. Es nezinu, cik viņas tur 5, 10 detaļas ir tais kamaniņās, pieņemsim.
Tai pašā laikā tur nemitīgi cīņa ir par to, kā nozagt tās sekundes simtdaļas tam braucienam un tur tādā garā. Nu, un tad, ja mēs salīdzinām, teiksim, mašīnu, kur ir tūkstošiem tās detaļas, tad tur ir ļoti daudz ko darīt. Tā, ka ļoti daudz. Jā. Es dzirdēju, ka, piemēram, Fox transporta līdzeklim. Es varu viņu saukt par mašīnu, vai tas nav? Viņi nav mašīna, vai viņi ir auto, vai transporta līdzeklis? Viņa lapsa. Jā. Viņa ir, kā speciālā tehnika, drīzāk tā es varētu teikt, jo... viņu saukt par speciālo tehniku. Kā viņu var pasaukt? Vienkāršāk, protams, kad ir mašīna. Bet, mašīna, labi. Protams, tā ir mašīna. Ja mēs skatāmies pa Foxu, tad svarīgi ir startā nodefinēt, kāds ir mērķis un uzdevums. Un, ja mērķis un uzdevums ir darīt kaut kādas konkrētas lietas, tad mums vajag pārvadāt 4 līdz 5 karavīri, tad vajag panākt to, lai viņi ātri var iekāpt, izkāpt, tad vajag panākt, lai viņiem ir vieta tajā brīdī, ka viņi ir ar plāksnēm, ar uzkabēm, ar ieročiem, jo, teiksim, civilā mašīnā mēs paņemam kaut kādu apvidus auto, piemēram, aizmugurē parasti nav vietas. Pat īstenībā bez aprīkojuma, bez uzkabēm, bez plāksnēm, mēs pat varam paņemt diezgan kaut kādas liela izmēra mašīnas, bet aizmugurē, ja tev vajag iekāpt iekšā, tad, kad tu esi zābakos ar uzkabi un ierocis, tur nav vietas. Šeit ir vieta. Tātad šeit tas, faktiski, trīs galvenie punkti, kas šai mašīnai atšķirās no civilām versijām, ir viens ir no punktiem ergonomika. Tas, ka tā ergonomika veidota tā, lai tu vari pilnā ekipējumā normāli iekāpt, izkāpt. Ja tev vajag ātri pamest viņu, tu vari ļoti, ļoti brīvi to izdarīt. Jā, tas ir sekundes jautājums, jo tāpēc nav... Kā jau pasaka, nav sliekšņa sānos, tev kājas nekur nevar aizķerties. Tā grīda ir absolūti gluda, to var redzēt. Tā grīda ir absolūti gluda. Mēs pat vidējo statni par kaut kādiem tur milimetriem bīdījām, lai purngals neaizķerās tajā brīdī, ja tev vajag ātri kāpt ārā. Jo tā ir, kā jau pasaka, mežonīga atšķirība. Vai tu esi pilnībā atpūties svaigs, vai tu esi, teiksim, tur 3 diennaktis vai 5 diennaktis nodzīvojis mežā, tu neesi gulējis, tu esi stiepis visādas mantas, tu esi, teiksim tā, piekusis kā suns, ka tu knapi kājas jau velce. Un, ja tev vajag ātri viņu pamest, tad nedod Dievs, tev tur ir, kur aizķerties, jo tad tas viss notiek klubzdams, krizdams. Tas būtu viens no tiem momentiem, tātad ir ergonomika, ar ko viņi atšķirās. Otrs ir veiktspēja, kā viņa brauc pa dažādiem sagumiem. Pieminēju to pašu rallija reidu. Protams, kad rallija reidu mašīna var braukt ātrāk pa nelīdzenumiem nekā ar šo. Jā, protams, tāpēc, ka... Nē, tā nav. Viņi ir kaut kur... Kā jau pasaka, viņi ir kaut kur pa vidu tam 3 stūrim. Pieņemsim, viens ir, ja mēs salīdzinām rallija reidu mašīnu, protams, ar viņu varēs pabraukt daudz ātrāk, ir īpaši pieredzējis tur cilvēks nekā ar šo. Pa nelīdzenumiem, tur bedres un kaut kādas lekšanas un vēl kaut kas tam līdzīgs. Pa asfaltu, protams, ar ļoti, tur nezinu, daudz mašīnu, lielākoties mašīnām var pabraukt droši vien ātrāk nekā ar šo mašīnu. Cik viņa maksimums ir? Cik viņa ātri var braukt pa asfaltu? Pa asfaltu 160 km/h. Okay. Un tad pa tādu dubļainu ceļu?
Es redzēju, kad kāds Dubļains, 70, 80 tur teica. Tas ir atkarīgs no tā, cik liels tās bedres un cik nelīdzens. Protams, ir vietas, kur tu brauc, 3 km/h. Tāpēc, ka tu nevari ātrāk izbraukt. Tu nebrauksi pāri baļķiem, tur 60 km/h. Tu piebremzēji, praktiski apstājies. Vai lidmašīna. Bet fakts kā tāds, ka tu tam baļķim var pārbraukt pāri viņu. Jo tas arī to mēs tā kā diezgan skatījāmies, kad, ja tev mežā ir nogāzies koks, kad tu vari pārbraukt ar to mašīnu pāri, jo klīrens to atļauj, jo baļķis normāli ir apmēram tur vidēji 30 centimetri. Klīrens mums ir 40 centimetri, līdz ar to mēs baļķiem tā kā diezgan mierīgi tiekam pāri. Un es arī dzirdēju, ka tās riepas ir mazliet tālāk nekā tā priekšiņa, lai var izbraukt ārā no grāviem, ka viņi tā kā neiesprūst, kad uzreiz tu vari šitā te izdarīt. Gadās citreiz kaut kāds grāvs vai dziļa bedra, un lai priekša neuzsēžās uz tās pretējās malas, vai tu neieskrien tajā pretējā krastā, tad tāpēc tā priekša sākās ar riepām, lai var tikt pāri. Bet tas kopējais, kā lai pasaka, kopējais ir tāds, ka šī mašīna viņa ir spējīga gana labi braukt gan pa asfalta segumu, gan pa grants ceļiem, gan pa meža stigām. Un te tas vidējais kopums, kas ir dabūts, viņš ir tā veiktspēja kopējā ir ļoti augsta. Jo, kā es teicu, to pašu rallija reidu mašīnu var daudz ātrāk pabraukt pa kaut kādām stigām. Savukārt mašīna, kas ir būvēta bezceļa sacīkstēm, protams, kad ar viņu varēs izbraukt daudz dziļākiem dubļiem un grāviem un tādā garā. Bet ar to savukārt nekad nepabrauksi gana viegli un raiti pa to pašu asfaltu. Un šī nav sacīkšu mašīna. Viņai ir cits uzdevums un cits mērķis. Te ir ļoti svarīga tā kopējā veiktspēja. Tātad lai mēs varam braukt gana labi, gan ja mums, pieņemsim, vajag aizbraukt, uz Alūksni šobrīd no Rīgas, lec iekšā un brauc uz Alūksni. Arī pa to pašu grants ceļu vai pa šoseju, tas viss tur notiek diezgan brīvi un viegli. Es dzirdēju, jums bija 200 prasības, jo Nacionālajie bruņojotie spēki jums iedeva tās 200 prasības. Lūdzu, taisiet mums mašīnu, kas ir pielāgot šām te 200 prasībām. Tas ir tās visas, es sāku domāt par tām prasībām, ja? Vai tās prasības ir, jābūt mašīnai, tām jābūt 4 riteņiem, vai tās bija tādas ļoti konkrētas, kas bija baigi grūti tādas, ielikt iekšā, vai kā jūs vispār iesākt ar tādu, šitās ir mūsu prasības, ejam tālāk. Tas jau ir ļoti, grūts process. Es nevaru tā teikt, es nezinu, bet, Faktiski bija tā, kad mēs atnācām paši ar piedāvājumu, kādai tai mašīnai ir jābūt. Tas sākums ir tāds, kad mēs piedāvājām konceptu, kā tam ir mūsuprāt jāizskatās. Tās prasības, kas bija no NBS, viņas vairāk bija tā kā, specifiskas, pieņemsim, ir podziņi, kur tu vari nospiest, lai tev izdziest pilnīgi visas gaismas. Jā, jo tas ir kaut kas, ko tu neiedomātos, ka tu vienkārši paskaties uz vienu mašīnu. Normālajām mašīnām. Jā, protams, tas nav nepieciešams. Jā. Aha. Tad ir blackout poga, tu viņu nospiedi, tev nav ne bremžuguņi, ne gaismas, ne salonā. Pilnīgi visas gaismas izdziest. Jā. Tās prasības vairāk bija par tādām specifiskām lietām, kas ir nepieciešams NBS-am. Piekabas āķis, viņš nav tā kā lodes tipa, tā kā normāli pārsvarā šāda svara mašīnām. Viņš ir C tipa, tā kā smagajām mašīnām. Tāpēc, ka viņiem tās piekabas ir citādākas. Un, tās nianses dažādas, kas tais prasībās bija, viņas vairāk bija par tieši specifiskiem jautājumiem. Un tas pamats vispār, kā es teicu, tas pamats vispār ir nācis no mums pašiem,
kā mēs redzam, kā tam ir jābūt. Jo, kā lai pasaka, nav mums tie bruņotie spēki tik milzīga organizācija, lai būtu tur milzīgs tehniskais dienests, kā, nezinu, pieņemsim droši vien, tur ir Vācijai, Francijai vai protams, ASV un tur tādā garā. Līdz ar to daudzas lietas nāca tā kā, priekšlikums no mums, jo, ja mēs runājam tieši par to veiktspēju mašīnas, tev ir jābūt tā kā tajā tēmā, lai tu varētu, kā jau pasaka, tā profesionāli uzdot projektēšanas uzdevumu, teiksim, sagatavot. Tev ir ļoti jāzina daudzas lietas, ko ikdienā, ja tu nenodarbojies ar to, tu nezini. Un tāpēc tas ir normāli, kad daudzas lietas mēs paši esam piedāvājumi no mūsu puses, nāc, kā tam būtu jāizskatās. Tāpēc tās prasības, jā, viņas ir tur krāsas tonis, tur kaut kādi blackouti un lukturiem jābūt ir vai restītai, vai viņiem jābūt ir iedziļinātiem. Šeit var redzēt, viņi ir iedziļināti. Lai viņus Jā, pēc, kad ar krūmiem, ka brauc cauri, tad vienkārši, lai tos lukturus neizsist, tāpēc viņi ir iedziļināti bišķi iekšā. Jā. Gan priekšā, gan aizmugurē, patiesībā. Un tās prasības, protams, bija vieglāk izpildīt, jo tu jau pats arī kādreiz biji zemessargs, vai esi zemessargs? Es biju, jā, kādreiz es biju, bet labi, tie bija citi laiki, tur 90 kaut kādā 5. varētu būt. Vai 94. Es goda vārds tagad. Jā. Kaut kāds 95. 94. man liekas, kaut kas tajā laikā. Aha. Un cik tu tur ilgi biji? Vai kā tas vispār strādā? Tur kaut kā 9 mēnešus apmāca un tad... Nē, tajā laikā tas viss bija pavisam citādāk. Kā jau pasaka, nevar salīdzināt, kā tas ir šobrīd pret to, kā tas bija toreiz. Jo toreiz zemesardze bieži vien pildīja tādu, puspolicijas funkciju. Un, jā. Jā, 90. gados tā bija. Mums bieži kaut kad ik pa brīdim stāvējām tur naktī uz šoseis, stādinājām mašīnu, pārbaudījām, vai tur Alkoholu? bija. Arī to, bet mazāk to, bet tie bija tādi tie trakie laiki, 90. tad, kad bija kaut kāds tur, tas, kā jau pasaka, daudz visādi palaidnieki, kas mēģināja visādas nelegālas lietas darīt. Un tad Brīvā bija... Latvijā? Jā, bet tā bija tāda klondaika. Klondaika? diezgan tāds viss notika. Visus vajadzēja savaldīt. Jā, daudz kas notika. Vienkārši cilvēki mēģināja visu kaut ko ar spēku paņemt. Tie bija tādi interesanti laiki, jā. Ne jau latvieši, protams. Arī. Bija dažādi. Ok. Un tad tu... Un līdz ar to šobrīd teiksim, tā zemesardze, ja mēs runājam, tur arī komandieri un kaut kādi instruktori, tas viss līmenis ir kāpis stipri uz augšu. Es te kaut kādi 3 gadu atpakaļ man bija atnākusi pavēst, es kā rezervē skaitos, es biju uz mācībām uz 1 nedēļu. Tad salīdzinoši, kā tas bija 20 gadus atpakaļ un kā tas ir šodien, tad es gribētu teikt, ka šodien tas līmenis ir diezgan kāpis uz augšu, jo, teiksim tā, daudzi apmēram mani vienaudži, viņi ir tie paši instruktori, viņi ir bijuši misijās, viņi ir bijuši profesionālā dienestā, no profesionālā dienesta aizgājuši tālāk tur uz zemesardzi, kaut kas ir atnācis strādāt kā instruktori. Līdz ar to tā, kā jau pasaka, tā teorētiskā un tā taktiskā puse, viņi ir, man liekas, kad diena pret nakti pret to, kas bija tur 90. gados. Savukārt, protams, tur tehniskais nodrošinājums vēl joprojām diezgan stipri, manuprāt, klibo, bet tās zināšanas un izpratne par lietām ir gājusi stipri
mežonīgu, teiksim tā, uz labo pusi. Jā. Nu, kaut kā tā. Tas ir labi, jā. Un tad jūs teicāt, ka tā tehniskās lietas viņiem nav pārāk daudz, un tad jūs mēģināt ar šo te mašīnu kaut kā palīdzēt mūsu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Un, tā kā tu to es nezinu, saredzēji, un tu pats izdomāji, tur ir tāda problēma, un tagad mēs risināsim to, ko es pats varu izdarīt, to es arī izdarīšu. Un kur jūs esat, sēžat priekšā jūsu uztaisītiem foksiņam, lapsai, un tāda ir, man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Kad katrs cilvēks paskatās, ko viņi var pasniegt, tādai lietai, kur tiešām ir vajadzība, un jūs esat tieši to arī izdarījuši. Tā kā man prieks par to, bet tāda gandarījuma sajūta, vai kā tu par to vispār, kā tu skaties par to visu? Kāpēc mēs vispār izdomājam, kāpēc vispār doma radās to taisīt? Jā. Tu tā ļoti sentimentāli to visu noraksturoji, bet tā pavisam praktiski pieejot, jau, nezinu, sen, 8-9 gadu atpakaļ. Tā doma radās, vienkārši nav īsti šāda tipa nebija. Tagad sāk rasties, protams, bet nebija, teiksim tā, pirms 9 gadiem, nebija šāda tipa tehnika kā tāda. Viņi ir ļoti kompakti, tā mašīna ir, viņi ir ļoti īsi. To grūti iedomāties, bet viņi ir Volkswagen Polo garumā. Viņi ir tiešām ļoti īsi, 4 metri. Es gribētu teikt, nevis 4 metri gara, bet 4 metri īsa. Un, ja mēs paskatāmies uz līdzīgu tehniku, kas bija pirms gadiem, viņi visi ir salīdzinoši liela izmēra, un tā tīri tehniski pieejot tam rezultējās ar to, ka mūsu apvidū viņi ir grūtāk izmantojami nekā šāda kompakta mašīna. Paņemam tīri praktiski kaut kādu pikapu noparkoties, nezinu, pie Rīmī veikala. Vai ar kaut kādu mazu mašīnu, ar ko ir vieglāk? Protams, kāda maza mašīna. Jā, ar Rimijā, bet, Rimijs jau nav, kur visi tur plēšās par šo. Jā, bet tas ir salīdzinājums par to, ka tas viss, kā jau pasaka, slēpjās niansēs. Mēs varam paņemt, teiksim, nelielu izmēru mašīnu, bet ar 2 durvīm. Tiklīdz viņi būs ar 2 durvīm, tad stāvvietā šaurā būs grūtāk izkāpt nekā no 4 durvju mašīnas. Būs grūtāk? Jā. Tāpēc, ka ja tev stāv blakus mašīna, tev 2 durvju mašīnai daudz lielākā leņķī jāatver durvis, lai tev būtu vieta izkāpt. Jā? Tā ir. Okay. Jo 2 durvju mašīnai durvis ir garākas, sanāk, ka tu sēdi, respektīvi, tas durvju ailes atvērums, viņš tev sanāk tāds, ka tu tos pašus centimetrus, ko tev durvis atverās no statnes, bet leņķis ļoti mainās, tāpēc, ka tās durvis ir garākas. Jā. Tā ir vienkārši proporcijas, tā tas vienkārši ir. Un līdz ar to tev tās 2 durvju mašīnai, tās durvis ir daudz lielākā leņķī jāatver, lai tev būtu pietiekami vietas, lai tu izkāptu ārā. Un tāpēc, teiksim, paņemam nelielu izmēru auto, un no 2 durvju mašīnas būs daudz grūtāk izkāpt stāvvietā, ja tev blakus ir mašīna, nekā no 4 durvju. Man pirmais jautājums ieskrēja galvā ir, šī ir tie mazāka mašīna, jā? Bet kādos apvidos būtu piemērotāka tāda garāka mašīna? Tūkstnešainos. Jo smiltīm vajag tādu lielāku, lai lielāks... Nē, tur netraucē koki. Bet tad lielāka mašīna būtu tā kā, spēcīgāka vai... Nē, viņa būs ietilpīgāka, viņa... Vairāk varēs ielikt iekšā. Protams. Viņa būs ietilpīgāka pie kaut kādiem nelīdzenumiem, viņa droši vien būs stabilāka. Viss ir, tā kā svara kausiņi. Tu dabūni kaut kādas plusus un tu dabūni kaut kādas mīnus. Un ļoti svarīgi ir, kā jau pasaka, noķert to balansu. Jā, kā tu vari tā noķert to balansu? Tas taču ir, jā, tu esi bijis profesijā ļoti ilgu laiku. Tas ir kā ar jebkuru lietu. Tā, kad tu zini, tad tas ir vienkārši. Tu zini.
nevar iemācīties. Mums šobrīd, teiksim, puiši filmē, palaidiet mani pie tās kameras, es droši vien tur saspēdītu ne tās pogas, vai visu izdzēst, vai viss būtu palēninājumā, vai pātrinājumā, vai gaisma būtu nepareizi. Tātad, ja tu ar to nodarbojies, tu māki to darīt. Jā. Tas ir jebkurā profesijā. Jā. Tas jau nav starpības, ko tu dari. Jautājums, cik tu ļoti iedziļinies tajā, ko tu dari. Bet man liekas, ka tas ir tas bonus, ir, ka jūs te pašā Latvijā varat to arī uztaisīt. Protams, tur ir, jūs visu esat jaunu uztaisījuši. Es tur dzirdēju, ka smagumā ir vairāk uztaisīts te Latvijā, bet mazās lietiņās, tā kā tos mazos ekipējumus, tas ir vairāk tā kā, jūs esat ieveduši. Mēs paši esam uzprojektējuši visu piekari, rāmi, tādas lietas, protams, kad mēs netaisīsim paši riepas vai riteņu diskus, jo neviens autoražotājs tā nedara. Tas tā nenotiek vienkārši. Savukārt, ja mēs runājam procentuāli, cik ir izdarīts šeit uz vietas, tad, teiksim tā, detaļas, kas ir ar skaidu jātaisa, tas ir frēzēšana, virpošana, ir kaut kādas 600, es tagad varu samalot, 640, 660, apmēram tā. Plus ir detaļas, kas ir līmētas, ir lāzergriešanā locītas un tur tādā garā, tas viss kopējais skaits. Viņš nedaudz mainās, nezinu, 1500–2000. Savukārt, kā to skatās? Ja dzinēji skatās, ka tā ir viena detaļa, vai dzinēji skatās līdz pēdējai skrūvītai, tad, protams, tas detaļu skaits ir arī mežonīgs. Dzinēji, protams, mēs arī pērkam, mēs nepretendējam, nav tādas domas kaut ko tādu darīt, bet daļai transmisiju, daļai piekarī visu mūsējā, to mēs visu paši esam projektējuši un paši uz vietas arī taisījuši. Es skatos uz šo kā brīnumu, kas ir ļoti, ļoti superīgi, bet es ienācu iekšā, un tu teici, es par to mazliet pesimistiskāk domāju. Kas tur ir? Kāpēc tu tā domā? Ir cilvēki, kas izdara kaut ko, un viņi māk tā kā priecāties par to, kad viņš kaut ko ir izdarījis, un ir cilvēki, kas visu laiku saredz, ko vairāk vajag izdarīt. Ko vēl vajag izdarīt, un kas varētu būt vēl joprojām varētu būt labāk tas vai labāk tas, bet tur arī ir jāmāk kaut kādā brīdī apstāties un noķert arī tur līdzsvaru, jo nekas nav ideāls, un jebko tu vari uzlabot bezgalīgi. Līdz ar to, teiksim tā, tad tu vari atrast balansi prasībām, bet nevar atrast balansi savām prasībām. Jo viens ir svešas prasības, un otrs ir manas prasības. Un tās manas prasības, kā jau pasaka, ik pa brīdim ir sanācis ar kaut kādiem cilvēkiem runāt, un mums bija pagājuši gadu septembra sākumā prezentācija, un faktiski no pagājušā gada novembra mēs nemitīgi braucam testus un tur tādā garā, un ik pa brīdiem kāds prasa, bet rekutakšu mašīna ir, viņa brauc, ko jūs tur vēl darbojaties. Bet tas tā nav, mēs turpinām darboties vēl šobrīd, kaut kādas izmaiņas veicam. Tad tas nav finālais prototips. Jūs vēl... ir un nav. Kā lai pasaka, jautājums, vai viņu var sākt ražot šādu? Jā, viņu var sākt ražot šādu. Jā. Tā pašā laikā ir kaut kādi mezgli, kas, pieņemsim, līdz galam neapmierina mani, jo viņu var, respektīvi, mēs ķeramies klāt pārprojektēt kaut kādas lietas, ja tur ir kaut kāds viens vai divi punkti, mēs pārsvarā to detaļu neaiztiekam. Ja tur salasās, ja tas nav kaut kas tur super svarīgs. Savukārt, ja tie punkti ir vairāki, tad pieņemsim, mēs varam detaļu novienkāršot, lai būtu pēc tam vieglāk mehāniķiem strādāt ar viņu, lai samazinātu viņas izmaksas,
un tātad lētāku, vienkāršāku un līdz galam varbūt nepatīk viņas izturība. Bet man nepatīk viņas izturība. Tātad mēs viņu pārprojektējam, lai samazinātu cenu, novienkāršot uzbūvi un arī uzlabotu to izturību. Bet pēc idejas viņu var atstāt tādu, kāda viņa ir. Nav jau tā, ka viņi nedarbojās, viņi darbojās. Vienkārši jautājums, kāds ir tas standarts, ko tu gribi panākt. Ja tu gribi panākt, tas ir kā ar jebkuru lietu. Vienalga, vai tā ir automašīna vai veļas mašīna, arī mašīna. Viena būs skaļāka, tad varbūt cita kalpos tur maksimums 2 gadus, cita kalpos 15 gadus. Arī mašīna. Veļas, bet mašīna. Tā ir. Kad tu pateici veļas mašīnu, tas mani pārvadāja uz vienu atmiņu, kad es dzīvoju Nīderlandē, man bija kaimiņš, jā. Un viņam sirds lieta, viņam hobijs bija veļas mašīnas. Veļas mašīnas. Un viņš teica, ka tās jaunās veļas mašīnas viņas ir tik nelabas, jo viņām nevar pat noņemt to aizmuguri. Ja? Ka viņas ir aizliedētas ciet, ka viņas vispār nevar tā kā pārtaisīt kaut kā vai salabot. Un tad viņš visu laiku tās vecās tā kā labo. Un man šit tā kā salīdzinājumā ar to kā Foxu, es arī dzirdēju, ka jūs pat ļoti, ļoti ātri varat tā kā izņemt ārā visu to priekšējo daļinu, šitā te izņemt ārā un tad ielikt kaut kādu jaunu iekšā. Un tad, tā kā tādā veidā to ilgspējību uzturēt šai te, mašīnai. Tas ir viens no punktiem, bet to, ko brīdi apakaļ runājam, kad 3 pamatpunkti, kas tai mašīnai ir, tas ergonomika, veiktspēja, un 3. ir tas, kad rezerves daļa aizvietojamība mums, kā jau pasaka, visi 4 stūri no vienādām detaļām, un tas atkal tātad palīdz atvieglot dzīvi mehāniķiem, tas novienkāršo stipri loģistiku, jo teiksim, tie apstākļi, kam viņa ir radīta, loģistika ir droši vien numur 1 jautājums. Un savukārt daudz vienkāršāk dzīve, ja to vienu rezerves daļu tu vari izmantot visos 4 stūros, ka tev nevajag 4 dažādas rezerves daļas. Plus viņi ir automātiski viegli kanibalizējami, tad tev ir viena mašīna ir bojāta, tu vari paņemt detaļas un izmantot uz pārējām mašīnām. Un tāpēc tas būtu tāds arī svarīgs moments, jo pagaidām tirgu īsti neredzam, kam vēl būtu piemēroti šādi risinājumi. Kaut kad pagātnē ir bijuši arī transporta līdzekļi, kur ir daudz vienādas detaļas, bet dotā brīdī es īsti neredzu, kam vēl neesmu manījis pēdējā laikā, kam vēl tā ir. Tad kuram tā bija? Tas bija tā kā vēsturē kaut kur tās pirmās mašīnas droši vien, vai ne? Kaut kad 70. gados kaut kādas, laikam, kad bija kaut kādas tāda risinājuma. Bet, jo, kā jau pasaka, ļoti to kvalitāti un tās lietas ļoti jau, kā jau pasaka, maina tā tīrā komercija, tāpēc, kad tās pašas veļas mašīnas. Tad svarīgi ir droši vien, kāpēc viņas paliek vienkāršāk, tā, lai viņas ir lētāk uzražot, lai viņai dabūtu cenu lejā, ņemot vērā, kad darba spēka izmaksas visur auga, tad to cenu tu var dabūt lejā, novienkāršojot, kas, protams, daudz kur tiek panākts ar to, kad kaut kādas metāla daļas tiek nomainītas ar plastikātiem, jo mūsdienās plastikāti ir tā salīdzinoši citā līmenī, nekā tas bija pirms 20-30 gadiem. Un ar mašīnām ir tieši tāpat, ja pa pamatu paņem, teiksim, kaut kādu civilo transporta līdzekli un viņu sāk pārveidot tām vajadzībām, kas ir šai mašīnai,
Nu, tu jau negribot, tu izmanto jau kaut kādas mezglas un lietas, kas ir standartizētas civilai mašīnai. Šeit mēs negājām to ceļu, tāpēc mēs sākām projektēt visu no nulles. Te ir tā atšķirība, ka mēs neesam paņēmuši kaut ko un pārveidojuši, bet mēs esam uzprojektējuši pilnībā no nulles visu. Un tas veido to, kad mums ir kaut kādas, mēs uzskatām priekšrocības pret kaut kādām citām transporta mašīnām. Tad es arī palasīju, ka tur ir dažāda veida. Tur ir tas tā kā numur 1, un tad jūs varat pat, tas bija tik superīgi, ka jūs varat tā kā pielikt tās durvis arī. Jā. Jā, ka jūs vienkārši paņemat tās durvis, es gribu, tagad līst lietas, uzliksim tagad durvis. Tad tā bāze ir tieši tāda paša visām tajām variantiem. Cik tur varianti? Kaut kādi 5, 6, 4? Šai te ar 4 riteņiem, principā ir 2 varianti ar durvīm un bez durvīm. Bet tā doma ir tās versijas, kas ir bez durvīm, šī tā atklātā versija, viņas būs, varbūt 20% no visu, varbūt 30%. Lielākā daļa tāpat tās būs ar durvīm, tās mašīnas. Faktiski mums tās durvis droši vien, ka būtu bijušas jau pusgadu atpakaļ vai vairāk. Jā, mums viņas būtu bijušas gatavas, bet sākot lietot, pamainot kaut kādas lietas, mums viss kaut kas bišķi pamainījās, un līdz ar to nācās pārdizainēt. Okay. Un, piemēram, aizmugures daļā tas pats cargo cage pirmajai mašīnai ir viena versija, otrai jau ir cita versija. Daļ tā arī viss tā jumta daļa mainījās, un tad... Respektīvi, veicot izmaiņas, uzlabojumus kaut kādām lietām, mēs jumtu pacēlām par 30 mm. Jo mums startā bija uztaisīta tāda mulāža, kas bija no caurulēm un saplākšņa. Un karavīri mums brauca kāpa iekšā ar ķiverēm, visu, tā kā visiem viss labi, vieta pietiek un tādā garā. Savukārt... Pagājušajā gadā, kad mēs to pirmo mašīnu uztaisījām, tad nonāca pie tā, ka nedaudz nepietiek vietas, kad pa zemu sanāk. Un tad mēs kaut kādiem 20 mm nolaidām krēslus uz leju un pa 30 mm pacēlām jumtu uz augšu. Wow. Kas atkal ir, es gribētu teikt, ka paldies Dievam, ka mēs tās durvis nebijām uztaisījuši, jo tas viss būtu aizgājis miskastē. Jā. Un mēs izmainījām dizainu. Vienkārši, lai tās durvis uztaisītu, tur ir tas process diezgan garš, jo viens ir tev vajag sagatavot failus, nākamais tu izgatavo modeļus, no modeļiem tu ņem nost formas, no formām tad tu dabūni tās detaļas. Un tas viss pārvēršās, tas ir daudz tūkstoši. Tas nav... Daudz tūkstoši, daudz negulētas naktis. Tas ir daudz laika paņem, jā, un arī līdzekļus daudz paņem. Un tad es gribētu teikt, ka paldies Dievam, ka mēs ieturējām to pauzīt un nesteidzāmies, jo gribējās pārliecināties, vai tiešām viņas var taisīt. Un, jā, tāpēc tas ir tā kā savā ziņā aizkavējies, bet savā ziņā mēs būsim ietaupījuši ļoti daudz līdzekļus un arī laiku. Tad, bet mums šobrīd ir procesā, es domāju, ka pēc kaut kādiem pāris mēnešiem mums tās durvis būs gatavas, mums ir beidzot arī tur visādi tie sāni logi atnākuši un priekšējais loks un kaut kā tā. Tagad tie 2 varianti ir, būs tā kā pabeigti pēc pāris mēnešiem, tu teiksi? Jā, tās durvis būs pēc pāris mēnešiem kārtībā. Nākamais mums ir paredzēts šī pati konfigurācija, bet ar 6 riteņiem. Tas būs tā kā 2 tilti aizmugurē. Viņa paliek kaut kur gan arī 1,5 metru garāka tā mašīna, un tur būs 2 versijas. Viena versija būs ar 4 durvīm, un otra versija būs ar 2 durvīm. Un tā, kas ir ar 2 durvīm, viņa faktiski tāda neliela kravas mašīna sanāk. Līdz ar to tur var likt virsū gan kā kravas kastu izmantot, gan arī tā kā furgonu. Respektīvi, viņi varēs izmantot gan medevakuācijai, gan kā sakaru punkts, gan tādas lietas.
Un viņi arī būs no tiem pašiem mezgliem. Viss rezervdaļas būs arī aizvietojams ar šito 4x4 mašīnu. Kas atkal paplašina to, ka viena veida platforma izmantojās gan tur, gan tur. Savukārt, ja mēs runājam par kaut kādu mobilitāti un tādām lietām, tad ņemot vērā, ka viņa jebkurā gadījumā viņa paliek neliela izmēra tā mašīna. Viņa ir nepamanāmāka, viņa jebkurā gadījumā ir žiperīgāka nekā smagais transports. Un tā kravnesība arī būs tur kaut kādas rupi, 2,5 tonnas, varbūt pat tiksim līdz 3 tonnām kravnesībai, kas patiesībā nav maz. Jo šīs sver 2 tonnas. Jā, atkarībā no tā, kas tur ir salikts virsū, bet apmēram vidēji ir. Normāla mašīna ir 4 tonnas? Nē. Šāda izmēra. Arī ap 2 tonnām. Kaut kur tas viss ir. Jo, kā jau pasaka, lai panāktu to, kad mums visai grīdai aizsardzība, viņa sver apmēram 100 kg. Bet mēs droši varam braukt pa celmiem, baļķiem, uz akmeņiem. Mums tā apakša tur neko nevar sabojāt. Un tādas lietiņas, viņas salasās. Tur tev ir 100 kg, lai dabūtu to, tur tev ir. Un beigās tas svars kāp. Ja mēs viņu tā bišķī, teiksim tā, iespringtu vairāk tā kā pa tādai sporta modei, droši vien, ka mēs viņu varētu dabūt kaut kādu 1,6, starp 1,6 un 1,7 tonnām. Tas ir kas tevi urd visu laiku? Nē, bet tas ir... Varētu būt šitik te vēl, wow. Jā. Bet te ir cits mērķis un, kā es startā teicu, svarīgi ir, kāds ir mērķis un kāds ir uzdevums. Un ja šim te transportam mērķis un uzdevums ir pārvietoties gan sagrautā pilsētu vidē, gan mežā, gan teiksim tā, tur grāvi, akmeņi un viss kaut kas, tad mums ir svarīgi, lai mēs viņu nesabojājam to mašīnu lietojot. Un tas ir... skatos, ka vispār tā krāsa ir nonākusi nost. Ko jūs esat vispār darījuši? Jūs esat ekstrēmi jau braukājuši? Jā, es gribētu teikt, ka mēs nav tā, ka mēs viņu taupam. Kā lai pasaka, te kaut kad ik pa brīdim ir dzirdēts no NBS puses, kad iedodiet mums un mēs viņu tā kā ieliksim slodzē pa īstam, tad es gribētu teikt, ka mēs paši labi mākam to izdarīt. Un varbūt brīžiem mēs to darām nežēlīgāk nekā viņi paši to darītu. Jo mēs ļoti daudz, teiksim tā, braucam tiešām to mašīnu spīdzinot. Kā jau pasaka, spīdzinot, ar saprātu, jo salauzt tu vari jebko, iedod muļķim sliedu, viņš arī sliedu salauzīs. Tāpēc mēs braucam tur, redzam, ka nevarēs izbraukt tajā vietā, bet mēs tāpat braucam iekšā, tad viņš velkam ārā, lai visur, kā jau pasaka, ir brīži, ka mēs 2-3 mēnešus nemazgājam tās mašīnas. Jā. Jo, lai visur sajiet dubļi, smiltis, lai mēs redzam, vai blīvslēgi neiet bojā, vai kaut kur nesākās eļas noplūdes un tādā garā un tā joprojām. Normāli NBS-ā, ja kāds tur sāktu turēt mašīnu 2 mēnešu vai 3 mēnešu nemazgāt, es domāju, tur kāds pausim dabūtu. Bet mēs to var, mums tas ir arī tas mūsu mērķis un uzdevums, lai mēs saprastu, kas ir vājie punkti, ko vajag pamainīt vai uzlabot, vai ir labi tā, kā ir šobrīd. Un tāpēc zari, celmi un visas tās lietas mēs braucam vienkārši. Jums arī mērķis saziedot naudu un ziedot 10 šīs te lapsas uz Ukraini? Bija tāda doma, jā, bet to mēs tā kā apstādinājām faktiski laikam 2 iemeslu pēc.
Viens iemesls, to akciju uzsākot, mēs tā kā gaidījām, ka kaut kāda aktivitāte būs no Ukraiņiem pašiem lielāka. Un otra lieta, mēs tā kā bišķi, kā jau pasaka, pārdomājām to jautājumu, vai tiešām vajag viņus sūtīt šobrīd tur, jo viņi var nonākt arī tā kā pretējās puses rokās, un vai mums šobrīd vajag, lai viņa tiek nokopēta tur, droši vien, ka nevajag. Un tad, teiksim tā, izsvarot vairāk, kas atkal, tas nav viens punkts, kāpēc ne, bet tie punkti ir diezgan daudz, un tad mēs pieņēmām lēmumu, ka nevajag tā darīt šobrīd. Bet jūs tāpat ļoti daudz normālās mašīnas ziedojāt Ukrainai. Jūs ar Mārtiņu. Mēs jau paši, mēs jau neko tur, ko mēs tur baigi ziedojām. Mēs pašā sākumā pirmās paši nopirkām un vedām, un tad tālāk jau tur Reinis ņemās, un Reinis tur viss tur nodarbojās. Jūs stāstat, tas jau nekas nav, jūs tiešām dodat ļoti daudz. Cilvēki jau dod, tie, kas ziedod, tie ir, kā jau pasaka, es esmu pārsteigts vispār, jo, ja mēs par to runājam, tad, mēs 24. tas februārs bija kaut kādā ceturtdienā laikam, kad tas viss tur sākās. Svētdienā, sanāca sestdien vakarā, es ieraudzīju tur Facebookā viens ukraiņu čalis, tā kā bija ierakstījis video, ka vajag tās pilnpiedziņas mašīnas, un tad es ieraudzīju, ka man ir kopīgs paziņa ar viņu, un tad es uzzvanīju tam paziņam, uzprasīju, vai tas čalis ir uzticams, tāpēc, ka karš ir karš, bet maitas ir visur. Un līdz ar to tā kā noskaidroja, vai tas čalis ir uzticams, uz ko teica, ka jā, esot riktīgi foršs cilvēks, kad var uzticēties. Un tad nākamā dienā jau mēs te savā starpā kaut kā sākām tur runāt, kad vajag apzvanīt kaut kādus draugus vēl, un tad pirmdienā mēs sapirkām mašīnas, un otrdien no rīta mēs viņus atdevām. Un tad apakaļceļā mums netīšām sanāca tā, ka mēs te trāpījām Jēkabpilī pie mana drauga, jo kaut kā sanāca tā, ka tas bus, kas brauca, viņš brauca uz Jēkabpili, un tad mēs gaidījām, ka mūs savāks no Jēkabpils atvedīs uz Rīgu, un tur mēs atkal pie tāda Mārtiņa Sviļa sēdējām viņa telpās un spriedām, ko tālāk darīt. Labi, aizvedām tās pirmās mašīnas. Un tad laikam bišķi tā kā viedokļi dalījās. Man un šitam te Svilim likās, ka vajag zvanīt vēl tur paziņām, varbūt salasām vēl kaut kādas tur līdzekļus vai mašīnas un vedam, bet savukārt Reinis un Mārtiņa vairāk tā kā skatījās uz to, ka vajag palaist tautā un varbūt tās, kad tur plašāk, teiksim tā. Dabūt ziedojums, jā. Nebija tāda pat, kā lai pasaka, tas nebija nekas plānos, tas viss sanāca netīšām. Reinis ierakstīja Twitterī, kad mēs te aizvedām mašīnas, varbūt vēl kāds grib, es neatceros, ko viņš tur uzrakstīja, bet īsāk sakot, pirmajā dienā mums tur saziedoja kaut kādas, es nezinu, kaut kādas briesmīgas summas, tur neatceros, 15,000, 20. Un tur mēs 2 dienu laikā atkal sapirkām tur, jau par to saziedoto naudu, sapirkām tās mašīnas un vedām uz turienu. Un tā tas viss ir aizgājis, šobrīd jau ir drausmas, nezinu, 2000 pār. Tas ir tik skaisti. Nekā skaisti tur nav. Nekā skaisti tur nav. Tas jau tādā veidā, tas ir ļoti skumīgi, bet tas fakts, ka tu viens pats iedomājies, jā, es varu palīdzēt, un jūs arī to izdarījāt. Jūs palīdzējāt. Es jau neko neiedomājos. Es vienkārši Facebookā redzēju, ka čalis prasa, ka vajag. Un jūs viņu nosaucāt par Twitter konvoju, jā? Twitter konvoju. Jūs Twitterī ierakstījāt, ka jums vajag to naudiņu, un konvojs jau brauca. Jā, tur Reinis tur tālāk
ņemās vēl šobrīd dienu to visu. Wow. Bet, nu jā, tās mašīnas remontēja šajās telpās un pāri ielai tur tās mašīnas arī tur liela daļa atrodas, tās, kuras brauks prom. Tad jums te ir 20 darbinieki, kā es dzirdēju pirms tam. Jā, apmēram, Te ir 20 darbinieki, 6 tur strādā augšā, tur projektē, pārējie būvē ar rokām. Nu, mums tas ir nedaudz sadalīts pa uzņēmumiem, jo, pieņemsim, tas pats CNC, kas ir virpošana, frēzēšana, tas ir mums tā kā atsevišķs uzņēmums. Tur ir 2 čaļi, kas ar to ņemās. Un tad ir atsevišķi mehāniķi, kas ar autosportu nodarbojās, un tad ir atsevišķi mehāniķi, kas nodarbojās ar Foxiem, nu, kas arī tā kā pie tās R&D sadaļas darbojās. Nu, respektīvi, viņi tās mašīnas būvē. Research and development. Jā. Viņi arī ar to nodarbojās. Un kaut kāds tās tas sadalījums. Plus, protams, ir pa sagādi, kas brauc un ar dokumentiem ņemās. Un tad beigās, jā, kaut kādam 20 cilvēkiem. Un tu visus cilvēkus salasīji kopā. Ne, jums ir sievāģi. Jūs esat sievāģi, vai ne? Jūsu uzņēmums ir sievāģi. Jā. Mēs esam, nu kā, vāģi, nu, teiksim tā, vāģi ir šīs telpas, un ar to arī viss sākās. Bet gadus apakaļ mēs sagājām kopā ar Mārtiņu Zenītu. Viņam atkal ir tas Baltika Motorsport Promotion, kas vairāk ar to rallija mašīnu izīrēšanu nodarbojās. Un tad, teiksim, tas, kas ir tas Fox projekts, to mēs tā kā uzstartējām kopīgi. Un tad mēs tur soli pa solim, nu, šitos, cik tagad jau 3,5 gadus, gan visu 4, nu, ejam uz priekšu. Tā darbība apmēram tāda ir. Un, nu jā, faktiski autosports plus vēl viens autosports. Kaut kādas tādas tās darbības. Un, respektīvi, pa latvisko normāli ir darboties katram tur savā šķūnītī klusībā un tur tādā garā, bet mēģinam ne pa latvisko, kad apvienoties un darīt kaut ko kopā, jo ar to mums ir diezgan liela bēda vispār. Nu, iedzīvotājiem šīs zemes darboties kopā. Grūti? Nu jā. Nu, katrs jau ir pats pa sevi pārsvarā. Nu, pie mums tas tā ir kaut kā iegājies. Un ar to ir bēda, jā, kad cilvēki, kā jau pasaka, nu, līdz galam neapzinās to, ka saejot bariņā kopā un ka kopā var izdarīt daudz vairāk un labāk un droši vien daudz lielākas lietas nekā katrs atsevišķi. Bet uzsver tā ir tāda nacionālā īpatnība. Nu. Tu tikai uzticies. Tu tikai uzticies tiem, kas tavā ģimenē, vai tie, kuri tu zini, ka viņi tā kā tev nenodarīs pāri, vai tā ir uzticības problēma, vai... Es negribu to pateikt, kā es tiešām domāju. Tas tā ļauni skanēs. Es tāpat neticēšu. Tas tā skanēs ļauni, bet... Nu, pateikt, ja? Pasaka, mēs vienkārši izzīmēsim ārā. Nu, tā realitāte, kā man šķiet, tā bēda ir tajā, kad gadsimtiem ir dzīvots zem visādiem svešiem kungiem. Nu, jā. Un tā ir tāda, nu, kā es gribētu teikt, vergu tautas īpatnība. Jo tā ir, nu, būsim reāli, nu, tāda reālā brīvība, nu, bija pagājušā gadsimta tur pirmajā trešdaļā, nu, un tagad ir kaut kādas 30 gadus, un faktiski man jau liekas, ka mēs lielā mērā vēl joprojām netiekam ar to galā, mēs neapzināmies to, ka mēs paši esam, nu, kā jau pasaka, savas laimes kalē, nu, ko tu sēsi, to tu pļausi. Un, kā jau pasaka, bieži ir tā, kad meklējam tur vainīgos un vēl visu kaut ko tam līdzīgi, bet nu,
tā izpratne, kas ir valsts, man liekas, ka līdz galam te vēl nav iedzīvojusies cilvēkiem. Cilvēki nesaprot to, ka jebkura persona ir daļa no valsts. Nav tā, ka ir valdība un ir cilvēki. Mēs, teiksim tā, tas ir tā kā liels uzņēmums. Katram tā akcijas pieder. Un to cilvēku, man liekas, ka līdz galam nesaprot. Un tāpēc kaut kāda, skaudība un nesaprašana. Ir latviešiem tur tādas dažas riebīgas īpašības ir, jā. Ļauni. Es varu vēl ļaunāk, ja vajag. Es mēģināju tā pieklājīgi pateikt. Labi, uz tās ļoti pozitīvās notas. Bet, kad tu saredzi problēmu, tad tev ir jāakceptē to. Kā latviski saka accept? Tu saproti problēmu, tu saproti to, un tad tu vari arī kaut ko labāk arī izdarīt. Tu saredzi to problēmu. Pusi no uzvaras ir apzināties, ka tāds jautājums pastāv. Jā. Kā es mēģinu ieaudzināt arī mūsu inženieriem, ka nav problēmas. Vispār ir tikai jautājumi, kurus var atrisināt vai nevar atrisināt. Zelta cilvēks. Bet, ja tu apzinies, teiksim, to, kad ir kaut kāds jautājums, ka viņš pastāv, tā jau ir puse no lietas, lai tu viņu vispār atrisinātu. Jā, vai ne? Jo bēda ir tajā brīdī, ka tu neapzinies, ka tāds jautājums vispār ir. Tieši tā. Tieši tā. Ar to ir kaut kur, švaki. Man liekas, ka vēl joprojām. Bet iet uz labo pusi patiesībā. Patiesībā tā raudāšana jau ir jebkurā valstī. Es esmu saticis cilvēks, kas, pamat iedzīvotājs, no Dānijas vai Vācijas. Vācieši rauda, kad Šveicē labāk dzīvo un kas tur Vācijā neesot labi. Un tas ir droši vien, ka normāli, un tas tā vairāk vai mazāk visur ir. Un kaut kur ir vairāk, kaut kur ir mazāk. Teiksim tā. Bet sāc ar sevi, un tad visi pārējie pielāgosies. Man liekas, ka lielā mērā mēs neapzināmies to, ka pēdējos, teiksim tā, ja tā paskatās, pēdējos 20 gados, kā es skatos uz lietām, līdz kaut kādam 98. Rupi gadam bija tāds reāli Klondaikas versija, kas te notikās visu kopumā. Savukārt tāda normālā dzīve, man liekas, kā reiz no tām 90. beigām, tur 98. 2000. gads, un ja mēs paņemam pēdējos 20 gados, viss ir gājis ļoti uz labo pusi. Bet cilvēki jau to neredz, tāpēc, ka visu laiku ir pa mazu un vajag vēl, un tas ir bezgalīgi. Visu laiku jau gribēsies, lai ir vēl labāk, vēl vairāk, bet ja mēs tā godīgi atskatāmies, tad pēdējos 20 gados, es uzskatu, ir ļoti aizgājis uz labo pusi tas viss. Tāpēc tas man liekas, ir forši, bet skumīgi ir tas, ka cilvēki to neapzinās. Un es domāju, ka paies vēl kaut kāds brīdis, nomainīsies vēl paaudzes. Mums droši vien, ka jāsagaida, kad aizies no tādas aktīvās darbības tie, kas ir dzimuši un auguši padomu laikos. Jā. Tiem, kam ir 55 uz augšu. Viņiem jāapzinās, ka viņiem jādod jauniem skatuvi. Tā, paldies tev liels, Alī. Paldies, jā. Ļoti liels paldies par tavu laiku. Man bija tāds prieks ar tev parunāties šodien. Lai tev viss izdodās un jums arī izdosies. Paldies.